būtu. Šai dienā notiek īpaša lieta, kas man interesē, kā mēs teikt, raudzības īpašam sporta veidam Latvijā. Latvieša sieviešu lakros. Lakros, tas ir tas sporta veids, kur sievietes skraid pa futbolu apmēram laikam laukumu. Un ar tādu, tā kā tauriņu ķeramo tīkliņu met bumbiņas. Es uzzināju, ka sieviešu lakros atšķirs no vīriešu lakros, jo tur nesot it kā tā kontaktu cīņa, nedrīkst tur grūstīties, ķerties un visādi citādi fiziski sadarboties, bet, pa to kātiņu, kā uzsitot to bumbiņu, varot dabūt tomēr ārā visādi. Meitenēm ir īpaši arī tāds brilles ļoti jūcīgas tādas, kas aizsēdz acis. Šodien preskonferences un žurnālistiem pat ļauj izmēģināt to, tas varētu būt baigi interesanti. Amerikas indiāņi kādreiz to esat spēlējuši, un tur esot bijis tāpat, ka, tāda spēle, kurā dod dievam izrāda cieņu, esot piedalījušies ciltīm, veselām dalībnieku no 100 līdz pat 1000 ciltas piedarīgo. Un milz laukums, kas esot bijis izveidots, tāds garumā no 500 metriem, no puskilometra līdz pat 3 kilometriem. Un vairākas dienas spēlē no rīta līdz vakaram, tad ir gulēt, no rīta atkal ceļas augšā, tā 3 dienu garumā. Mūsu meitenes spēlēs īstās spēles, bet mūsējā izlase, kas gatavosies Eiropas čempionātā. Mums ir 4 komandas, un Eiropas čempionātā 20. jūnijā Amsterdamā tad mēs sāksim darboties. Man šķiet, tas ir interesanti, ka mums ir vēl viena komanda, par ko mēs varam just līdzi un skatīties un domāt, kā viņām iet, jo tas tāds jocīgs, interesants sports. Patiesībā es saprotu, tas ir tāpat kā amerikāņiem parasti patīk to beisbolu bumbiņu mētāt un ķert. Šis arī varētu būt tāds, kuram mierīgi rasēt pa laukiem kopā, gan vecs, gan jauns. Lakros, kā esot cēlies, un tā, ka tas mazliet līdzīgs, tas nūjas veidojums ir tā kā pāvestai nūjeks arī saucoties lakros, un franči tā viņi iesaukuši. Sieviešu lakros radies Latvijā šodien. Tādēļ, lai ko Olavs Bergmanis mums teikt, bet dziedāt, ko tu ar mani dari, viņš to tūliņ arī darīs.